Sveicināti Laiks raidījumam Skats no Ventspils notikumi cilvēku viedokļi. Studijā Anna Gēgere. Lašplēšu dienā atbalsta centrā Cimdiņš notika grāmatas Mana sapņu zeme Latvija prezentācija. Pasākumu vadīja grāmatas autore Anna Majevska. Ideja par šīs grāmatas izveidi Annai radās jau sen. Aptuveni 3 gadus lolojot šo ieceri, viņa vērsās dažādās skolās, piedāvājot izveidot šo projektu. Ideja visiem ļoti patika, taču neviens nebija gatavs uzņemties tās īstenošanu. Ideja radās, vienkārši tā pastaigājoties, bija grūtības dažādas. Nav teikts, ka taisni skolā viņa radās, par cik strādāja tagad skolā, bet laikam tie dzīves apstākļi lika padomāt par dzīvi Latvijā, par brīvību, par ticību saviem spēkiem. Un tad es sapratu, ka Cimdiņš ir tā vieta, kuri vienmēr uzklausa, pieņem, samīļo, un es gāju ar šo ideju pie vadītājas. Viņu uzklausīja, un viņa teica, darām. Grāmatas tapšanā piedalījās bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem no Ventspils un Ventspils novada. Grāmatas stāsta par to, cik nozīmīgi katram no mums ir valsts, kurā dzīvojam. Tā ir atzīšanās mīlestībā zemē, kurā esam auguši. Tur ir gan dzejas rindas, gan pasakas, gan vēstules. Bērni ir salīdzinājuši savu dzīvi, savas sajūtas, mīlestību pret Latviju. Jā, veltījums Latvijai un tieši Latvijas neatkarības tagad gada dienās svētkos. Viņi runāja vārdiem, īsiem teikumiem, jo tiešām bērni ir ar funkcionāliem traucējumiem un smagām invaliditātēm. Citi rādīja ar žestiem, un es mēģināju to visu atklāt un izteikt vēstulītēs, pasakās, stāstos, dzejas rindās. Atbalsta centrs Cimdiņš ne tikai organizē daudzveidīgas nodarbības, bet arī audzina bērnos patriotismu un mīlestību pret dzimteni. Pārvācoties uz jaunām telpām, radās ideja izveidot īpašu Latvijas stūrīti. Veidojot šo stūrīti, mēs viņu nekādīgi nevarējām pabeigt, jo mums nebija valsts prezidenta bildi. Un lūdzām dažādām iestādēm, diemžēl visiem ir tikai konkrētā skaitā un nekā lieka nav. Tāpēc mums tas projektiņš ļoti ievilkās, jo mēs šajās mājās jau dzīvojam, manuprāt, 3. vai 4. gadu, ja? Un tikai tagad pēkšņi izdomājam, neviens mums nedāvina to bildi, nevienam nav lieka, nevis uzvanam, bet uzrakstam Messengerā valsts prezidentam. Mēs zinām, ka viņš ir Facebookā, mēs pat viņu esam Cimdiņš nolaikojuši, ja? Un, lūdzu, mums pietrūks tikai jūsu bildes. Ļoti vēlamies saņemt. Tās pašas dienas pēcpusdienā saņēmām atbildi, ka bilde jau ir ceļā pie mums. Novembris centrā Cimdiņš tiek veltīts tēmai par dzimteni un mūsu pilsētu Ventspili. Visu mēnešu garumā notiek pasākumi, kas vērsti uz patriotismu stiprināšanu, kultūras tradīciju un dzimtā novada, kā arī valsts vēstures izzināšanu. Vēlā vakarā zobārstniecības klīnikā Zinte deg gaisma. Tur Ventspils Rotary klubs saņo par saviem līdzekļiem iegādātās pārtikas pakas maznodrošinātajiem, kas būs dalīts prieks valsts svētkos. Jau vairāk nekā 10 gadu Rotary kluba Ventspils nodaļa atbalsta zupas virtuvi Ventspilī, ik mēnesi ziedojot šim mērķim pašu sarūpēto un ziedojumu kastītē veikalā Citro, savākto naudu no veikala apmeklētājiem. Katru gadu uz valsts svētkiem kluba biedri sagādā pārtikas somas zupas virtuves ļaudīm. Tie ir 100 iepirkuma maisiņi ar pārtikas produktiem, kam šogad pievienota vaska svece, gaismai un siltumam. Šīs 100 ar savām rokām saliktās pakas būs kā iepriecinājums gan daudzbērnu ģimenēm, gan cilvēkiem, kuru ceļš ikdienā ved arī uz zupas virtuvi Ventspilī. Ventspils Rotary klubs vēlas pateikt paldies visiem, kas atbalsta šo ziedojumu Ventspils Citro veikalos, mūsu trūcīgākajiem cilvēkiem un arī tiem, kam svētku galds jāklāj kuplākai ģimenei. Ventspils pasažieru pārvadātājs uzsācis tradicionālo akciju Ventspils reis tevi vienmēr pamanīs. Akcijas mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību. Kampaņas ietvaros uzņēmums dāvina atstarotājus tiem pasažieriem, kuriem uz apģērba nav atstarojošo elementu. Mūsdienās jau daudzos apģērbos, īpaši bērnu, ir iestrādāti atstarojošie elementi, taču pat šajā gadījumā papildus izmantots atstarotājs vai atstarojošā veste nekādā gadījumā netraucēs, jo tās ir lietas, ko transporta līdzekļu vadītājs ierauga vispirms.
pieņemams. Gājējiem, kuri ir neaizsargātākā satiksmes dalībnieku daļa, jāatceras, ka atstarojošais elements viņus var pasargāt ne tikai no autotransporta, bet arī no velosipēdistiem un elektroskūteriem, kuri nereti mēdz pārvietoties pa gājēju ietvēm. Atstarojošie elementi izmantošana ir obligāts nosacījums, kas noteikti ceļu satiksmes noteikumos, kuros teikts, ka gājējiem pārvietojoties pa ceļu malu vai vāji apgaismotām ielām diennakts tumšajā laikā, ievalkā atstarojoša vesta vai uz apģērba jābūt labi pamanāmiem atstarojošiem elementiem. Par šī noteikuma neievērošanu var tikt piemērots naudas sods no 10 līdz 30 eiro. Šādu elementu esamību atvieglo arī autobusu vadītāju darbu, jo viņi ātrāk pamana pasažieru, kurš gaida autobusu pieturā. Lai atcerotājs pildītu savu funkciju, tam jāatrodās redzamā vietā un to nedrīkst aizsegt, piemēram ar somu. Atcerotājam jābūt vismaz 15 kvadrātcentimetru lielam un to jāpiestiprina no tās puses, kas tuvāk brauktuvei. Atcerotājs, ko dāvina uzņēmums Ventspils Reis, ieteicams aplikt ap roku vai ceļgala augstumā. Akcijas ietvaros Ventspils Reis plāno izdalīt apmēram 1500 atcerotāju un atcerojošās vestes. Rudens ir spilgtu krāsu, mājīgu vakaru un karstās tējas laiks. Bet, diemžēl, dažiem cilvēkiem rudens ir skumju periods. Rudens depresijas skar miljoniem cilvēku visā pasaulē. Kāpēc tas notiek un kā ar to tik galā, mēģināja noskaidrot mana kolēģe Taķjana Saksaganska. Rudens depresija nav psihisks traucējums, bet gan psiholoģisks stāvoklis, ko raksturo pazemināts emocionālais noskaņojums, pesimistisks skatījums uz notiekošajiem notikumiem un dzīves prieka zudums. Depresija var skart jebkuram gada laika, gan vasarā, ziema, pavasarī, rudenī. Jā, bet pieņemts tā, ka kad sākas rudens laiks, nomaktības sajūta, ka garasauļu traucējumi parādās biežāk. Jā, iespējams, tas saistīts ar to, ka šajā gada laikā mazāk saules, dienas ir īsākas, un cilvēkam, teiksim tā, pietrūks tas gaismas. Jā. Saules gaismas trūkums ietekmē mūsu organisma bioloģiskos ritmus. Rudens-ziemas periodā daudziem cilvēkiem samazinās serotīna līmenis. Tas ir hormons, kas atbild par labu garstāvokli, un tā trūkums var izraisīt skumjas, noguruma un nomāktības sajūtu. Cilvēki bieži nesaprot, ka viņiem ir depresija un savu stāvokli skaidro ar nogurumu vai miega trūkumu. Traucējumam jābūt divām nedēļām. Katru dienu, gandrīz katru dienu, 2 nedēļas ir noteikti simptomi. Pazemināts garastāvoklis, nomaktības sajūta, interešu zūdums, nekas neinteresē. Ja es iepriekš kaut ko darīju, piemēram, nodarbojos ar vaļaspriekiem, hobiju, un man tas sagaidīja gandarījumu, tad tagad tas nenotiek. Parādās miega traucējumi, apetītes traucējumi, grūtības koncentrēties. Parādās domas, ka es neesmu pelnījis kaut ko, es neesmu sasniedzis dzīvē kaut ko, tad es pazeminas pašvērtējums. Citiem vēl var parādīties domas par nāvi. Svarīgi saprast, ka šādai depresijai ir svarīgi pievērst uzmanību. Vislabāk palīdz kombinēta pieeja – psihologu konsultācija, psihoterapija un, ja nepieciešams, medikamenti. Depresiju var ārstēt, taču nevajadzētu cerēt uz ātru izvesļošanos. Protams, tas process nebūs ātrs. Tas nav tā, ka, piemēram, cilvēkam ir pneimonija, tur 7-10 dienas padzer antibiotikas, viss temperatūras nav. Cilvēks elpo labi, viss kārtībā. Psihiatrijā tie traucējumi ārstējas ilgstošu laiku. Tas nav tā, ka vienu dienu vai nedēļas padzeru medikamentu vai vienu reizi aizgāju pie psihologa un viss kārtībā. Tas ir process. Svarīgi ievērot dienas režīmu, pietiekami daudz laika veltīt miegam, pastaigām svaigā gaisā, nodarboties ar sportu un sekot līdzi uzturam. Nav jābaidās vērsties pēc palīdzības pie psihoterapeita. Tieši psihoterapeits sniedz atbalstu dažādās situācijās, un vēršanās pie viņa nenozīmē, ka jums ir nopietni psihiskie traucējumi. Pēdējos gados tā stigmatizācija tomēr mazinās, jo biežāk par psihiskiem traucējumiem tiek runāts. Sociālos tīklos, citi cilvēki, slavenības dalās ar savu pieredzi, ka viņam bija kaut kādas grūtības, bet viņi tika ar to gala. Tāpēc pēdējos gadus tomēr cilvēkiem no psihiatrijas tas bailes mazinās, bet vēl pastāv.
Psihiatrs ir tiešās pieejamības speciālists, kas nozīmē, ka pie viņa pēc konsultācijas var vērsties bez ģimenes ārsta nosūtījuma. Vizīte pie psihiatra ietilps valsts apmaksātā programmā. Aizvadītās nedēļas nogalē Ventspilī tika atzīmēti rudens svētki Mārtiņi. Svētku pasākumi norisinājās Ventspils tirgū, Brīvdabas muzejā un citviet. Mūsu filmēšanas grupa apmeklēja svinības Bērnu pilsētiņās, kur valdīja jautrība un tautas tradīciju gars. Aizvadītajā svētdienā Ventspils Bērnu pilsētiņās atkal skanēja mūzika, dziesmas un bērnu čalas, jo tur tika svinēta Mārtiņa diena. Latvijā tā nav tikai vārda diena, bet īsti zemnieku svētki. Pateicība par ražas novākšanas darbu pabeigšanu. Līdz šim laikam visi lauksaimniecības darbi ir pabeigti, un cilvēki beidzot var atpūsties, pilnībā nododoties jautrībai. Mārtiņi ir bagāti svētki. Visa kā gana. Ir lauki nokopti, ir kartupeļi novākti. Visa raža jau ir savākta. Var priecāties. Svētku simbols ir gailis. Tas simbolizē rītausmu, atmodu un modrību. Nav brīnums, ka kopš seniem laikiem gailis tika novietots uz torņiem, lai tas raudzītos uz visām pusēm un brīdinātu par apdraudējumiem. Šajā dienā ir arī pieņemts vērot laika apstākļus un prognozēt, kāda būs ziema. Rudens ir beidzies un ziemai vārti ir vaļā. Un jā, izdodās jau šodien gulbģus redzēt, kas balti ir, tad pavisam ir vārti vaļā baltai ziemiņai. Un kā jau šodien ticējums, ja Mārtiņos zosi spēlēt dīķi, tad Ziemassvētkos būs aizsaluši visi dīķi, aizsaluši ezeri un būs balti Ziemassvētki. Pēc jautrības, spēlēm un dziesmām jāizstiprinās. Tāpēc Sandra un Ineta cienāja visus ar tradicionālo rudzu maizi un medu. Tradīcija latvietim vienmēr ir bijusi stiprs cilvēks, un stiprs cilvēks, tas ir vesels cilvēks. Rupmaize, tas ir spēks, tā ir pārticība, kas ir pēc visiem ražas svētkiem. Un bitītis arī medu mēs savācam lielāko daļu jau tagad rudenī, kad arī pat virši ir noziedējuši. Un spēks un veselība, divas lietas, kas nekad nevienos svētkos nav palieku. Tas vienmēr ir. Tas ir tas, kas latvietim ir. Kas var būt labāks par īstu rudzu maizi? Spēks Latvijai, kur vēl pasaulē tik garda maizīt kā pie mums Latvijā? Mārtiņdienu uzskata par rudens noslēgumu un ziemas sākumu, un tas nozīmē, ka arī bērnu pilsētiņa un parks Fantāzija pāriet uz ziemas darba režīmu, un pasākumi tiks rīkot retāk. Bet jau šajā svētdienā tur tiks svinēta Latvijas dzimšanas diena. Apmeklētāji tiks aicināti veikt gan spēka, gan prāta uzdevums, kā arī izmēģināt savu veiklību uz mini golfa celiņiem. Tas šodienai viss jums atvados, tiksimies jau rīt 5:00 vakarā kanālā RTV. Здравствуйте, в эфире Грузинское телевидение, программа «Взгляд из Вентспилса. События, люди, мнения». В студии Анна Гейгер. После празднования Дня рождения Латвии жители страны начнут готовиться к Рождеству и Новому году. В это время латвийцы тратят больше денег, чем обычно, ведь нужно накрыть праздничный стол и купить подарки. Чтобы облегчить нагрузку малоимущим семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам будет оказана финансовая поддержка в виде традиционного рождественского пособия. Подробнее в сюжете. Более 6 тысяч вентспилсчан могут претендовать на дополнительную материальную помощь в виде рождественского пособия. Для многих семей это пособие – существенная поддержка в праздничный сезон, когда расходы возрастают. Кто же может претендовать на рождественское пособие?
Задекларированные в Вентспилсе пенсионеры, инвалиды, размер пенсии которых до выплаты налогов и не учитывая доплату за стаж не превышает 580 евро, также дети-инвалиды, семьи с детьми, у которых имеется статус малообеспеченных или малоимущих лиц, а также сироты и дети, оставшиеся без опеки родителей, могут получить рождественское пособие в размере 50 евро. Для получения пособия необходимо подать заявление в Вентспилсскую социальную службу. Заявление можно подать 3 способами: отправить по почте, заполнить электронную форму, если имеется электронная подпись, либо в бумажном формате. Его можно заполнить здесь, у специалиста по обслуживанию клиентов, либо заполнить в нерабочее время. Возле двери у нас есть почтовый ящик, куда можно опустить заявление. Мы проверяем почтовый ящик несколько раз в день, вынимаем заявления и регистрируем их. Заявление принимают до 15:00 31 января. Получить материальную помощь можно либо на банковский счет, либо выбрать в кассе социальной службы, либо получить на дому, но только в том случае, если получатель не может прийти лично из-за проблем со здоровьем. Кто-нибудь из родственников или соседей могут взять у нас бланк, заполнить дома, а потом принести и отдать нам. А если такой возможности нет, то можно в свободной форме, на обычном листе, написать свою просьбу о выплате рождественского пособия и указать, что желает получить пособие по месту жительства. Прислать это заявление можно по почте, либо снова попросить кого-то из родственников, либо ассистента, опекуна, доставить его нам, чтобы мы знали, что этот человек хочет получить пособие на дому. На выплату рождественских пособий Вентспилсская городская дума зарезервировала в бюджете около 304 тысяч евро. В день Лашпесиса в Центре поддержки семей и детей с особыми потребностями Цимдинш состоялась презентация книги «Земля моей мечты. Латвия», которую провела автор издания Анна Маевская. Идея создания этой книги пришла Анне уже давно. Около 3 лет она вынашивала этот замысел, обращаясь в разные школы, предлагая создать этот проект. Всем идея очень нравилась, но никто не был готов взяться за ее реализацию. Идея появилась во время прогулки. Тогда был непростой момент в жизни. Не могу сказать, что идея пришла ко мне в школе, так как сейчас я работаю в школе. Просто жизненные обстоятельства заставили подумать о жизни в Латвии, о свободе, о вере в свои силы. В один момент я поняла, что Цимдинш – это то место, где всегда выслушают, примут и приласкают. И я пошла с этой идеей к руководителю центра. Она выслушала меня и сказала: «Давай сделаем». В создании книги участвовали дети и молодые люди с функциональными нарушениями из Вентспилса и Вентспилсского края. Книга рассказывает о том, насколько важна для каждого из нас страна, в которой мы живем. Это искреннее признание в любви земле, на которой мы выросли. Там есть и поэзия, и сказки, и письма. Дети сравнивали свою жизнь и свои чувства, выражали любовь к Латвии. Это пожелание для Латвии как раз в ее день рождения. Дети рассказывали мне короткими предложениями, так как дети с функциональными нарушениями и тяжелой инвалидностью. Кто-то показывал жестами, а я пыталась это понять и выразить в письмах, сказках, рассказах и стихах. Центр поддержки семей и детей с особыми потребностями Цимдинш не только организует разнообразные занятия, но и воспитывает у детей патриотизм и любовь к родине. С переездом в новое здание возникла идея создания особого уголка Латвии. Создавая этот уголок, мы никак не могли его завершить, так как нам не хватало фотографий нашего президента. Мы просили поделиться фотографией у разных учреждений, но ни у кого лишних фотографий не было. Поэтому этот проект сильно затянулся. В этом помещении мы находимся уже 3 или даже 4-й год. И только сейчас мы придумали, но раз никто не может нам подарить эту фотографию, ни у кого нету лишнего экземпляра, значит, надо обратиться к президенту. Мы написали ему в мессенджере на Facebook. Мы знаем, что он есть там. Цимдинш уже даже ставил ему лайки. Мы написали, что нам очень не хватает фотографии. Мы очень-очень хотим ее получить. В тот же день нам пришел ответ, что фотография уже в пути.
Весь ноябрь в центре Цимдинч посвящен теме Родины и нашего города Вентспилс. В течение месяца проходят мероприятия, направленные на укрепление чувства патриотизма, изучение культурных традиций и истории родного края. Поздно вечером в стоматологической клинике Зинта горит свет. Там члены Вентспилсского ротари-клуба к национальному празднику упаковывают за свой счет приобретенные продуктовые пакеты для малообеспеченных. Уже более 10 лет Вентспилсское отделение ротари-клуба поддерживает вентспилсскую суповую кухню, ежемесячно передавая собранные средства из ящика для пожертвований, которые стоят в магазине «Цитра». Каждый год в национальный праздник члены клуба также собирают продуктовые пакеты для посетителей бесплатной столовой. В этом году подготовлено 100 продуктовых пакетов, в которые добавлены восковые свечи, чтобы стало немного светлее и теплее. Эти 100 пакетов, собранных с душой, порадуют как многодетные семьи, так и людей, ежедневно посещающих вентспилсскую суповую кухню. Ротари-клуб выражает благодарность всем, кто поддерживает это пожертвованием в магазинах «Цитра». В конце прошлой недели в Вентспилсе отметили осенний праздник День Мартинша. Праздничные мероприятия прошли на Вентспилсском рынке, в музее под открытым небом и в других местах города. Наша съемочная группа побывала на торжестве в детских городках, где царили веселье и дух народных традиций. В минувшее воскресенье в вентспилсских детских городках вновь звучала музыка, песни и детский смех, ведь там отмечали праздник Мартиндена. В Латвии это не просто день имени, а настоящий праздник земледельцев. Их награда за завершение уборки урожая. К этому времени заканчиваются все сельскохозяйственные работы, и люди могут, наконец, отдохнуть, полностью посвятив себя веселью. Мартини богатый праздник. Есть множество всего, поля убраны, картошка собрана, весь урожай собран. Поэтому можно радоваться. Символ праздника – петух. Он олицетворяет рассвет, пробуждение и бдительность. Недаром его издавна выдружали на башне, чтобы он смотрел во все стороны и предупреждал об опасности. В этот день также принято наблюдать за погодой и делать прогнозы на зиму. Осень закончилась, и ворота открыты для зимы. Если сегодня удастся увидеть белых лебедей, то быть белой зиме. По поверью, если в день Мартинша утки плавают в пруду, то на Рождество все пруды будут во льду, замерзнут озера, и Рождество будет снежным. После веселья, игр и песен непременно нужно подкрепиться, поэтому Сандра и Инета угощали всех традиционным черным хлебом с медом. Главной традицией для латышей всегда была сила. А сильный человек – это здоровый человек. Черный хлеб – это сила и благополучие, которое как раз бывает после сбора урожая. А мед мы тоже по большей части собираем осенью, когда отцветает вереск. Сила и здоровье – это две вещи, которые никогда не помешают. Что может быть лучше настоящего черного хлеба? Это сила. Где еще в мире можно найти такой вкусный хлеб, как у нас в Латвии? Мартиндена знаменует конец осени и начало зимы, а это значит, что и детский городок, и парк «Фантазия» переходят на зимний режим работы, и мероприятия будут проводиться реже. Уже в это воскресенье там отметят день рождения Латвии. Посетители смогут испытать свои силы, продемонстрировать сообразительность и проверить ловкость на поле для мини-гольфа. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Предприятие «Вентспилс Рейс» ко дню рождения Латвии дарит своим пассажирам скидку на билеты на проезд на коммерческих рейсах по маршруту Вентспилс-Рига-Вентспилс. С 11 по 21 ноября стоимость билета будет 5,7 евро. На некоторые рейсы скидки будут применяться до 10 декабря.
Sveicināti laiks redzījumam, skats no Ventspils notikumi cilvēku viedokļi. Studijā Anna Gēgere. Lačplēša dienā atbalsta centrā Cimdiņš notika grāmatas Mana sapņu zeme Latvija prezentācija. Pasākumu vadīja grāmatas autore Anna Majevska. Ideja par šīs grāmatas izveidi Annai radās jau sen. Aptuveni 3 gadus lolojot šo ieceri, viņa vērsās dažādās skolās, piedāvājot izveidot šo projektu. Ideja visiem ļoti patika, taču neviens nebija gatavs uzņemties tās īstenošanu. Ideja radās, vienkārši tā pastaigājoties, bija grūtības dažādas. Nav teikts, ka taisni skolā viņa radās, par cik strādāja tagad skolā, bet laikam tie dzīves apstākļi lika padomāt par dzīvi Latvijā, par brīvību, par ticību saviem spēkiem. Un tad es sapratu, ka Cimdiņš ir tā vieta, kuri vienmēr uzklausa, pieņem, samīļo, un es gāju ar šo ideju pie vadītājas. Viņu uzklausīja, un viņa teica, darām. Grāmatas tapšanā piedalījās bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem no Ventspils un Ventspils novada. Grāmatas stāsta par to, cik nozīmīgi katram no mums ir valsts, kurā dzīvojam. Tā ir atzīšanās mīlestībā zemē, kurā esam auguši. Tur ir gan dzejas rindas, gan pasakas, gan vēstules. Bērni ir salīdzinājuši savu dzīvi, savas sajūtas, mīlestību pret Latviju. Jā, veltījums Latvijai un tieši Latvijas neatkarības tagad gada dienās svētkos. Viņi runāja vārdiem, īsiem teikumiem, jo tiešām bērni ir ar funkcionāliem traucējumiem un smagām invaliditātēm. Citi rādīja ar žestiem, un es mēģināju to visu atklāt un izteikt vēstulītēs, pasakās, stāstos, dzejas rindās. Atbalsta centrs Cimdiņš ne tikai organizē daudzveidīgas nodarbības, bet arī audzina bērnos patriotismu un mīlestību pret dzimteni. Pārvācoties uz jaunām telpām, radās ideja izveidot īpašu Latvijas stūrīti. Veidojot šo stūrīti, mēs viņu nekādīgi nevarējām pabeigt, jo mums nebija valsts prezidenta bildi. Un lūdzām dažādām iestādēm, diemžēl visiem ir tikai konkrētā skaitā un nekā lieka nav. Tāpēc mums tas projektiņš ļoti ievilkās, jo mēs šajās mājās jau dzīvojam, manuprāt, 3. vai 4. gadu, ja? Un tikai tagad pēkšņi izdomājam, neviens mums nedāvina to bildi, nevienam nav lieka. Nevis uzvanam, bet uzrakstam Messengerā valsts prezidentam. Mēs zinām, ka viņš ir Facebookā. Mēs pat viņu esam Cimdiņš nolaikojuši. Ja? Un, lūdzu, mums pietrūks tikai jūsu bildes. Ļoti, ļoti vēlamies saņemt. Tās pašas dienas pēcpusdienā saņēmām atbildi, ka bilde jau ir ceļā pie mums. Novembris centrā Cimdiņš tiek veltīts tēmai par dzimteni un mūsu pilsētu Ventspili. Visu mēnešu garumā notiek pasākumi, kas vērsti uz patriotismu stiprināšanu, kultūras tradīciju un dzimtā novada, kā arī valsts vēstures izzināšanu. Vēlā vakarā Zobārstniecības klīnikā Zinte deg gaisma. Tur Ventspils Rotary klubs saņo par saviem līdzekļiem iegādātās pārtikas pakas maznodrošinātajiem, kas būs dalīts prieks valsts svētkos. Jau vairāk nekā 10 gadu Rotary kluba Ventspils nodaļa atbalsta zupas virtuvi Ventspilī, ik mēnesi ziedojot šim mērķim pašu sarūpēto un ziedojumu kastītē veikalā Citro, savākto naudu no veikala apmeklētājiem. Katru gadu uz valsts svētkiem kluba biedri sagādā pārtikas somas zupas virtuves ļaudīm. Tie ir 100 iepirkuma maisiņi ar pārtikas produktiem, kam šogad pievienota vaska svece, gaismai un siltumam. Šīs 100 ar savām rokām saliktās pakas būs kā iepriecinājums gan daudzbērnu ģimenēm, gan cilvēkiem, kuru ceļš ikdienā ved arī uz zupas virtuvi Ventspilī. Ventspils Rotary klubs vēlas pateikt paldies visiem, kas atbalsta šo ziedojumu Ventspils Citro veikalos, mūsu trūcīgākajiem cilvēkiem un arī tiem, kam svētku galds jāklāj kuplākai ģimenei. Ventspils pasažieru pārvadātājs uzsācis tradicionālo akciju Ventspils reis tevi vienmēr pamanīs. Akcijas mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību. Kampaņas ietvaros uzņēmums dāvina atstarotājus tiem pasažieriem, kuriem uz apģērba nav atstarojošo elementu. Mūsdienās jau daudzos apģērbos, īpaši bērnu, ir iestrādāti atstarojošie elementi, taču pat šajā gadījumā papildus izmantots atstarotājs vai atstarojošā veste nekādā gadījumā netraucēs, jo tās ir lietas, ko transporta līdzekļu vadītājs ierauga vispirms. Gājējiem, kuri ir neaizsargātākā satiksmes dalībnieku daļa, jāatceras, ka atstarojošā
Atcerojošais elements viņus var pasargāt ne tikai no autotransporta, bet arī no velosipēdistiem un elektroskūteriem, kuri nereti mēdz pārvietoties pa gājēju ietvēm. Atcerojošie elementi izmantošana ir obligāts nosacījums, kas noteikti ceļu satiksmes noteikumos, kuros teikts, ka gājējiem pārvietojoties pa ceļa malu vai vāji apgaismotām ielām diennakts tumšajā laikā, ievalkā atcerojoša vesta vai uz apģērba jābūt labi pamanāmiem atcerojošiem elementiem. Par šī noteikuma neievērošanu var tikt piemērots naudas sods no 10 līdz 30 eiro. Šādu elementu esamība atvieglo arī autobusu vadītāju darbu, jo viņi ātrāk pamana pasažieru, kurš gaida autobusu pieturā. Lai atcerotājs pildītu savu funkciju, tam jāatrodās redzamā vietā un to nedrīkst aizsegt, piemēram ar somu. Atcerotājam jābūt vismaz 15 kvadrātcentimetru lielam un to jāpiestiprina no tās puses, kas tuvāk brauktuvei. Atcerotājs, ko dāvina uzņēmums Ventspils Reis, ieteicams aplikt ap roku vai ceļgala augstumā. Akcijas ietvaros Ventspils Reis plāno izdalīt apmēram 1500 atcerotāju un atcerojošās vestes. Rudens ir spilgtu krāsu, maīgu vakaru un karstās tējas laiks. Bet, diemžēl, dažiem cilvēkiem rudens ir skumju periods. Rudens depresijas skar miljoniem cilvēku visā pasaulē. Kāpēc tas notiek un kā ar to tik galā, mēģināja noskaidrot mana kolēģe Taķjana Saksaganska. Rudens depresija nav psihisks traucējums, bet gan psiholoģisks stāvoklis, ko raksturo pazemināts emocionālais noskaņojums, pesimistisks skatījums uz notiekošajiem notikumiem un dzīves prieka zudums. Depresija var skart jebkuram gada laika, gan vasarā, ziema, pavasarī, rudenī. Jā, bet pieņemts tā, ka kad sākas rudens laiks, nomaktības sajūta, ka garastāvokļa traucējumi parādās biežāk. Jā, iespējams, tas saistīts ar to, ka šajā gada laikā mazāk saules, dienas ir īsākas, un cilvēkam, pietrūkst tas gaismas. Jā. Saules gaismas trūkums ietekmē mūsu organisma bioloģiskos ritmus. Rudens-ziemas periodā daudziem cilvēkiem samazinās serotīna līmenis. Tas ir hormons, kas atbild par labu garstāvokli, un tā trūkums var izraisīt skumjas, noguruma un nomāktības sajūtu. Cilvēki bieži nesaprot, ka viņiem ir depresija, un savu stāvokli skaidro ar nogurumu vai miega trūkumu. Traucējumiem jābūt divām nedēļām. Katru dienu, gandrīz katru dienu, 2 nedēļas ir noteikti simptomi. Pazemināts garastāvoklis, nomaktības sajūta, interešu zūdums, nekas neinteresē. Ja es iepriekš kaut ko darīju, piemēram, nodarbojos ar vaļaspriekiem, hobiju, un man tas sagaidīja gandarījumu, tad tagad tas nenotiek. Parādās miega traucējumi, apetītes traucējumi, grūtības koncentrēties. Parādās domas, ka es neesmu pelnījis kaut ko, es neesmu sasniedzis dzīvē kaut ko, tad es pazeminās pašvērtējums. Citiem vēl var parādīties domas par nāvi. Svarīgi saprast, ka šādai depresijai ir svarīgi pievērst uzmanību. Vislabāk palīdz kombinēta pieeja. Psihologu konsultācija, psihoterapija un, ja nepieciešams, medikamenti. Depresiju var ārstēt, taču nevajadzētu cerēt uz ātru izvesļošanos. Protams, tas process nebūs ātrs. Tas nav tā, ka, piemēram, cilvēkam ir pneimonija, 7-10 dienas padzer antibiotikas, viss temperatūras nav, cilvēks elpo labi, viss kārtībā. Psihiatrijā tie traucējumi ārstējas ilgstošu laiku. Tas nav tā, ka vienu dienu vai nedēļas padzeru medikamentu vai vienu reizi aizgāju pie psihologa un viss kārtībā. Tas ir process. Svarīgi ievērot dienas režīmu, pietiekami daudz laika veltīt miegam, pastaigām svaigā gaisā, nodarboties ar sportu un sekot līdzi uzturam. Nav jābaidās vērsties pēc palīdzības pie psihoterapeita. Tieši psihoterapeits sniedz atbalstu dažādās situācijās, un vēršanās pie viņa nenozīmē, ka jums ir nopietni psihiskie traucējumi. Pēdējos gados tā stigmatizācija tomēr mazinās, jo biežāk par psihiskiem traucējumiem tiek runāts. Sociālos tīklos, citi cilvēki, slavenības dalās ar savu pieredzi, ka viņam bija kaut kādas grūtības, bet viņi tika ar to galā. Tāpēc pēdējos gados tomēr cilvēkiem no psihiatrijas tas bailes mazinās, bet vēl pastāv. Psihiatrs ir tiešās pieejamības speciālists, kas nozīmē, ka pie viņa pēc konsultācijas var vērsties bez ģimenes ārsta nosūtījuma. Vizīte pie psihiatra ietilps valsts apmaksātā programmā.
Aizvadītās nedēļas nogalē Ventspilī tika atzīmēti rudens svētki Mārtiņi. Svētku pasākumi norisinājās Ventspils tirgū, Brīvdabas muzejā un citviet. Mūsu filmēšanas grupa apmeklēja svinības Bērnu pilsētiņās, kur valdīja jautrība un tautas tradīciju gars. Aizvadītajā svētdienā Ventspils Bērnu pilsētiņās atkal skanēja mūzika, dziesmas un bērnu čalas, jo tur tika svinēta Mārtiņa diena. Latvijā tā nav tikai vārda diena, bet īsti zemnieku svētki. Pateicība par ražas novākšanas darbu pabeigšanu. Līdz šim laikam visi lauksaimniecības darbi ir pabeigti, un cilvēki beidzot var atpūsties, pilnībā nododoties jautrībai. Mārtiņi ir bagāti svētki. Visa kā gana. Ir lauki nokopti, ir kartupeļi novākti. Visa raža jau ir savākta. Var priecāties. Svētku simbols ir gailis. Tas simbolizē rītausmu, atmodu un modrību. Nav brīnums, ka kopš seniem laikiem gailis tika novietots uz torņiem, lai tas raudzītos uz visām pusēm un brīdinātu par apdraudējumiem. Šajā dienā ir arī pieņemts vērot laika apstākļus un prognozēt, kāda būs ziema. Rudens ir beidzies un ziemai vārti ir vaļā. Un ja izdodās vēl šodien gulbģus redzēt, kas balti ir, tad pavisam ir vārti vaļā baltai ziemiņai. Un kā jau šodien ticējums, ja Mārtiņos zosis peld dīķi, tad Ziemassvētkos būs aizsaluši visi dīķi, aizsaluši ezeri un būs balti Ziemassvētki. Pēc jautrības, spēlēm un dziesmām jāizstiprinās. Tāpēc Sandra un Ineta cienāja visus ar tradicionālo rudzu maizi un medu. Tradīcija latvietim vienmēr ir bijusi stiprs cilvēks un stiprs cilvēks, tas ir vesels cilvēks. Rupmaize, tas ir spēks, tā ir pārticība, kas ir pēc visiem ražas svētkiem. Un bitītis arī medu mēs savācam lielāko daļu jau tagad rudenī, kad arī pat virši ir noziedējuši. Un spēks un veselība divas lietas, kas nekad nevienos svētkos nav palieku. Tas vienmēr ir. Tas ir tas, kas latvietim ir. Kas var būt labāks par īstu rudzu maizi? Spēks Latvijai, kur vēl pasaulē tik garda maizīte kā pie mums Latvijā? Mārtiņdienu uzskata par rudens noslēgumu un ziemas sākumu, un tas nozīmē, ka arī bērnu pilsētiņa un parks Fantāzija pāriet uz ziemas darba režīmu, un pasākumi tiks rīkot retāk. Bet jau šajā svētdienā tur tiks svinēta Latvijas dzimšanas diena. Apmeklētāji tiks aicināti veikt gan spēka, gan prāta uzdevumus, kā arī izmēģināt savu veiklību uz mini golfa celiņiem. Tas šodienai viss Ziemassvētku, tiksimies jau rīt 5:30 vakarā kanālā RTV.